Sveiki, skatītāji! Latviešu Itālijā jauna sērija ir klāta. Šodien aizvedīšu uz pastaigā uz Frašineto pilsētiņu. Dosimies pastaigā pa pastaigu taku un apmeklēsim Melno alu. Varam redzēt, ka lai arī maziņa pilsētiņa ļoti sakārtota. Šī ir pašvaldības ēka. Blakus skaista krāsaina ēka. Tā ir skola. Laiks nebija saulains, taču viņš ir tāds, kāds ir. Un es domāju, ka man tāpat jādodās un jāfilmē jums jauni video, jo, lai arī diena ir apmākusies, tas neatceļ to, ka būtu jārāda jums skaistas vietas, jābrauc un jāfilmē. Fonā redzam skaistus kalnus. Vispirms izstaigāsim pilsētiņu, un tad dosimies arī uz kalniem. Šis ir muzejs. Te ir norādīts, kas tas ir pa muzeju. Ikonu un bizantiešu muzejs. Te ir kvadrātkods. Kāds var nospiest uz pauzīti, noskanēt kvadrātkodu un telefonā iegūt visu interesējošo informāciju par šo vietu. Frašineto ir maza pilsētiņa. Tiešām ļoti maziņa. Varbūt pat nedaudz mazāka kā pilsētiņa, kurā dzīvoju es, bet tāpat tās tur ir vismaz 5 bāri, pāris pārtikas veikali, kā arī nepārtikas veikali, vairākas baznīcas, sava pašvaldība ar mēru, vairākas pirmsskolas izglītības iestādes. Pilsētvide ir ļoti sakārtota. Ielas ir tīras ar labu ceļu segumu. Ietves nav visur, bet, kā tālāk redzēsim, brauktuves platums ir ļoti mazs un ne visās vietās ir iespējams atstāt vietu gan automobīļiem, gan gājējiem. Tāpēc tur, kur iespējas atļauj, tur ir ietve, kur iela ir šaurāka, tur ietves nav. Un gājēji ar mašīnām draudzīgi sadala brauktuvi. Šos kalnus dēvē arī par maziem dolomītiem. Nezinu, vai atgādina dolomītus. Rakstiet savas domas komentāros. Šis ir Frašineto piemineklis. Ja kāds zina, kas tas ir pa pieminekli, rakstiet komentāros. Te mēs redzam baznīcu. Cauruma sienās tie nav defekti. Tā agrāk būvēja ārsienas. Tur stiprināja stelažas. Pa tām tika veikti mūrēšanas darbi. Caurums atstāja, jo vēlāk, labojot fasādi, tajos pašos caurumos ievieto stelažas un attiecīgi var remontēt un atjaunot sienas. Ja mēs redzam tādus caurumus ēkā, tas nozīmē, ka ēka būvēta vismaz pagājušā gadsimta sākumā. Ja arī var būt vēl vēlāk. Šo ēku pārdod jauki glauni apartamenti. Apakšā komerc telpas. Abēdīšanas birojas. Nezinu, labi, nelabi, bet tas tā ir. Šeit pārdod noliktavas telpas. 80 kvadrātmetru platībā. Bet iespējams, ja kādam arī šī ēka iepatīkas, es domāju, ka var runāt arī par visas ēkas pirkšanu. Taču tur jums jāsazinās ar īpašnieku un atsevišķi jāvienojās. Šeit būs telefona numurs. Kā es arī teicu, mazas šauras ieliņas, nav šeit, kur izbūvēt ietvi. Tā kā gājēji un automobīļi brauktuvi sadala savā starpā. Dzīve šeit ir nesteidzīga, automobīļi brauc lēnām, tā kā ar to problēmas nekādas nav. Arī šo ēku pārdod
taču telefona numurs to bija izdzisis. Arī šeit redzam kvadrātu kodu, ko varam skanēt un iegūt interesējošu informāciju par šo lokāciju. Arī šo ēku pārdod, laikam ēkas daļu, pusi pārdod, pusi izīrē. Var sazināties ar īpašnieku un noskaidrot sīkāku informāciju. Kā es arī teicu, es neesmu mākleris, es tikai filmēju to, ko es redzu. Ko es redzu, to es jums rādu, ko es redzu, to es jums pastāstu. Ak, šīs jaukās šaurās ielas, man tās patīk, es jau esmu teicis. Pilsētiņa, protams, nedaudz līdzīga kā pārējās Itālijas mazpilsētas, taču šeit ir savs šarms. Katra pilsēta ir individuāla un apbūve ir pilnīgi savādāka. Un šīs jaukās mazās ieliņas, staigājot un bezrūpīgi, neiedomājoties, uz kuru pusi es eju, es pat vienu brīdi apmaldījos. Ieslēdzu Google Maps, bet Google automobīls laikam šeit braucis nav. Tā kā principā izgāju uz, kā saka, čujs, ņuks un poņa apmēram virzienu un, protams, ka tikko ārā. Pilsēta maziņa apmaldīties nevar, bet jā, es biju iebridis tādos mazos koridorīšos, ka īsti nesapratu, kā tikt ārā. Arī šo ēku pārdod. Principā mazos miestos ļoti daudz ēkas pārdod. Jaunieši pārceļās uz citiem reģioniem. Vecie cilvēki dzīvo, un tad, kad viņi nomirst, tad mantinieki šos te īpašumus pārdod. Lai cik skumīgi, dzīve ir dzīve, tā notiek, no tā nekur nevar aiziet. Tā kā principā varianti ar nekustamo īpašumu iegādi mazos miestos ir, problēmas nav, cenas ir samērīgas, bet vai visiem šāda dzīve mazā pilsētiņā derēs? Pa lielam šeit darba nav, darīt īsti nav ko. Ja no kāds strādā attālināta vai ir pensijā, tā kā es, principā tad jau ir, protams, vienalga. Jo vieta skaista, infrastruktūra sakārtota, blakus skaisti kalni. Līdz jūrai gabaliņš ir ko pabraukt, apmēram kaut kāda nepilna stunda laikam. Bet, ja uz jūru negribas braukt katru dienu, es domāju, arī tā nav problēma. Skatieties, kāda skaista kalna fonā. $1 000 vērta ainava, vai ne? Augšā redzam, vēl ir sniegs. Staigāju video un filmēju džemperī. Bija silta diena, 17 grādi. Un tas ir 24. janvāris. Kā es arī teicu, ja diena ir saulaina un nelīst, tad ir ļoti patīkami. Ja līst un ir vējains, tad vairāk tik forši nav staigāt. Un džemperī pastaiga neizdosies. Taču es staigāju gan pilsētiņu, gan kalnu takas džemperī. Dažu brīdi varbūt bija vēsāks, viena brīdi uzlīja lietus, bet tad lietus pārstāja, uzpūta vējš un viss izžuva. Kā principā, daba šeit tāda interesanta. Pusstundas laikā laiks var krasi mainīties. Lai arī man mašīnā bija palikusi jaka, es izdomāju, ka jaka man nav vajadzīga, bet viņa pēc tam noderēja. Redzam, miskastes mašīna, cik veiksmīgi izbrauc ar mazajām ielām. Es esmu teicis, ka Itālijā galvenais ir skills, un Itālijas šoferīšiem ar skilu viss ir kārtībā. Māk manevrēt ar mazajām ielām, nekādu problēmu. Centimetrs katrā pusē brīvs, un viņš izlido ārā silpodams. Šajās ieliņās es kaut kur arī bišķi nomaldījos. Bet par cik es filmēju jums video un ieskaņoju, tad jau viss ir kārtībā. Esmu no labirintiem ticis ārā. Ak, šie skaistie kalnu skati. Man ļoti patīk. Kalni, jūra, un ja vēl miestiņā ir pieejams gan kalni, gan jūra, kā ķīsnolis nobijās, tad ir vispār izcili. Manā miestiņā es varu skatīties vienlaicīgi gan uz kalniem vienā pusē, gan uz jūru otrā pusē. Šeit ir tikai kalni, par jūru var tikai piedomāt,
Bet tomēr ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Kādi kalni, kāds zaļums janvārī. Un tā ir ziema, vai ne? Nu, tā šeit ir. Kā es saku, galvenais, ka nelīst. Nu šeit atkal iznākam atpakaļ pie baznīcas, kuras jau minēju. Nu, un drīz dosimies pastaigu tā kā uz Melno alu. Un šeit redzam elektrouzlādes vieta 2 automašīnām. Arī pie baznīcas bija tāda pati elektrouzlādes vieta, tā kā arī mazā pilsētiņā, mazā miestā ar elektroauto viss ir kārtībā, ir kur uzlādēt. Un šeit arī mēs redzam, ir elektrovelosipēdu nomas aparāts. Skanējam kvadrātkodu, reģistrējamies, ņemam velosipēdu un braucam. Izbaudam dabu, izbaudam takas. Viss ir iespējams. Nu, te ir maršruti, te arī kāds ir atstājis kociņu. Ja kāds gājējs vēlās ņemt, viņš var paņemt, iztaigāt trasi, atnest atpakaļ un nolikt nākošajam gājējam. Šeit pilsētā ir atzīmētas lokācijas, kuras ir vērts apskatīt. Es visas neapskatīju, es tā pa fikso izskrēju cauri. Man ļoti interesē Melnā ala. Nevarēju sagadīt, kad es varēšu redzēt Melno alu. Un te tūlīt jau sāksim iet pa taku un iesim pa taku uz Melno alu. Skaisti skati uz kalniem, apakšā paliek pilsēta, kāpjam pa taku, kāpjam, esam ceļā uz Melno alu. Šeit varēja nedaudz tuvāk piebraukt ar automašīnu, taču es domāju, ka nav tā vērts, 100 metri paiešu ar kājām, auto atstāju lejā un devos augšā ar kājām. Pūzdams, elsdams, bet, kā es saku, ko neizdarīsi kontenta dēļ. Viss jūsu labsajūtai un estētiskam baudījumam. Saulainā dienā, protams, ka būtu citi skati, bet kā ir, tā ir. Nu, varbūt. Nākošu gadu atbraukšu vēlreiz, kad būs saulains, varbūt sanāks labāk. Šoreiz ir tā, nākošreiz būs savādāk. Šeit mēs redzam takas, iztaigāju 2 no 3, augšējā iet uz skatu laukumu, tūlīt es arī parādīšu, kā man tur veicās. Taču nedaudz paskriešu uz priekšu, ka gluži līdz skatu laukumam savas vājās fiziskās sagatavotības dēļ es netiku. Apakšā skaista taka, lēzeni, tāpat ceļš ir izbraukts, tā kā šeit iet ir liela bauda. Esmu teicis, Itālijā visur ir iespēja apsēsties, atpūsties, kā arī ieturēt maltīti. Un šādi galdi vai soli ir pieejami katrus 300-400 metrus. Tā kā tam, kam ir vājas kājas, nav problēmas, nebaidieties, nāciet staigāt, būs kur apsēsties, atpūsties un ieturēt maltīti. Galvenais, lai būtu vēlme veikt fiziskās aktivitātes. Nu, šeit izskatījās tāds kaut kāds pasaku mežs, es nobijos, nē, šeit es noteikti neiešu. Pa labi ne, iešu pa kreisi. Šāds skats pavarās uz apkārtni. Un šeit es mēģināju kāpt uz skatu laukumu, gāju, tā ka beidzās. Sākās kalnu kazu tā, ka es sapratu, nē, pa šādiem akmeņiem es uzkāpt nevarēšu. Vēlme ir, bet iespējas nav. Varbūt citu reizi. Varbūt būšu labākā fiziskā formā un sanāks. Šo trasi es iziet šodien nevarēju, tā kā piedodiet, šis skatu laukums šoreiz izpaliek. No šejienes es devos uz Melno alu. Norādē bija rakstīts, atrodas 500 metru attālumā.
Es padomāju, 500 metrus taču es varēšu veikt. Bet ejot 500 un vēl 500 un vēl drusciņu, gluži līdz galam nebiju nonācis. Tad es sapratu, visticamāk norāde ir domāta attālums pa perimetru, kā saka, pa taisno. Bet kāpjot kalnā, tā kā vēd pa kreisi, pa labi, pa kreisi, pa labi. Kopsumā ceļš ir daudz garāks. Sevišķi kāpjot kalnā augšā. Bet skati ir skaisti. Šeit ciklons Harijs arī ir paplosījies. Nav tā, ka šeit bijuši kāda vandāļi. Šeit bija liela vētra, nav vēl paspējuši visu novākt un sakārtot. Jā, zari ir nozāģēti, viss ir aizstiepts malā, bet mežs un taka vēl nav iztīrīti. Tā ka ir, bet blakus ir kritušie koki, kuri vēl gaida savu kārtu, kad tiks izvesti no meža. Ļoti skaista klusa daba. Ieklausieties, dzirdat? Vai tur nebija kāds kojots? Vai tomēr man likās? Un tur aiz koka tas nebija lācis? Ļoti skaisti skati. Saulainā dienā būtu karsts. Lietainā dienā nedaudz lietus izmērcē. Bet man liekas, ka labāk, lai ir nedaudz vēsi, nekā ir nedaudz pa karstu. Tāpēc, ka raiti soļojot, pa kalnu takām var sasildīties. Bet, ja ir ļoti karsti, tad raita soļošana īsti nepalīdz. Tik ātri Latvijas senātos paiet es nevarēšu. Kas jums pa skatiem? Patīk? Gribat atnākt? Droši. Esmu ticis līdz Melnai alai. Tik episka, protams, kā nosaukumā viņa nav, taču ala ir. Arī šeit var apsēsties, ieturēt maltīti, te kur varbūt pat caurumā ielīst un pagulēt, ja ir ļoti noguris un stiprs vējš ārā moka. Līdz šajienē man izdevās nonākt. Viss ir kārtībā. Tagad tikai ceļš atpakaļ. Trakie līkumi turpu šurpu un visticamāk sanāks nonākt līdz lejai. Ejot lejā, tā ieskrējos, ka izdomāju, varētu noiet vēl vienu taku un aiziet līdz vecajam tiltiņam. Šis ceļš nebija tik līkumains, un no kalna lejā iet tomēr ir vieglāk. Kas pa skatiem? Lietus beidzās, mākoņi arī nedaudz aizgāja, nedaudz gaišāks skats uz dzīvi. Nav jau, protams, tad, kā saulains laiks, bet kā ir, tā ir. Skatāmies, baudam un dodamies tālāk. Kas mūs sagaidīs aiz līkuma. Un aiz šī līkuma, kas tur būs? Kāds būs vecais tiltiņš? Vai mēs viņam tiksim pāri? Arī šeit priekšā redzam atpūtas vietu. Kā arī teicu, apsēsties, atpūsties, nekādu problēmu. Soliņi pieejami ļoti bieži. Arī esam atnākuši galā. Paldies jums, ka pievienojaties pastaigā. Paldies par skatījumiem, laikiem. Gaidu komentārus un tiksimies nākošajos video. Un kur tad tiltiņš? Priekšā tur tāds maz grāvīts, un tas bija tas vecais tiltiņš. Jo vecais tiltiņš līdz mūsu dienām, diemžēl, nav saglabājies. Tas ir tikai nosaukums. Liels paldies! Lai jauka diena!
Uz tikšanos! Atā!